Sveicināti kolēģi un, jau var teikt, laikam arī draugi. Es runāšu laikam no tā pārstāva kā pārstāvs, kurš ir neilgi jūsu partijā. Visi iepriekšējie runātāji bija ar ilgu stāžu. Es esmu paskatījos savā biedrkartē, tieši vakar palika gads, kopš esmu Tautas partijā. Paldies, un jūs man sapratīsiet, ka man nav nekādu motīvu runāt sentimentāli par pagātni, drīzāk man ir iemesls runāt par to, ko es biju iecerējis sasniegt vai panākt, piedaloties šajā partijā, iestājoties, un kas varbūt iespējams nepiepildīsies. Tāpēc šeit nav runa par sautīgām domām, teiksim, mēģinājumu kaut kā paildzināt savu teiksim, gājumu, tādu ieeļoto šajā partijā. Es runāšu arī savas nodaļas vārdā, kolēģi, kur ir pārsvarā palikuši. Mūsu nodaļas piedzīvoja liels pārmaiņas pēc pēdējām vēlēšanām. Tāpēc nebaidīšos teikt, ka tie cilvēki, kas palika, ir ar sirdi un ar dvēseli mūsu nodaļā. Un viņi ir uzticējuši no pašas pirmās dienas, uzticējuši man tālāk paust viņu viedokli un pārstāvēt viņas intereses. Un es ļoti ceru, ka arī savā runā nepievilšu to. Redziet, kas mums šo gadu, kopš es pavadīju Tautas partijā, es pazīstu labi pāris cilvēkus šeit, ja? Bet tas, kas vienoja, ir ne jau vārdi, uzvārdi, ne jau pazīšanās, bet tās bija idejas, tie bija mūsu pārliecība, kas dzīvo mūsu sirdīs. Mūs vienoja tas, kas ir mūsu sirdīs. Un tas, kas ir mūsu sirdīs, to nevar mums apņemt ne ārējie spēki, ne mēs paši sev varam izmainīt. Mums var izmainīt prātus, mums var ietekmēt mūsu prātus, mums var ietekmēt mūsu apziņu, bet nevar ietekmēt mūsu pārliecību un nevar izmainīt sirdis. Tie mērķi un tie uzstādījumi dzīves, kas mīt tajā sirdī, viņiem ir vajadzīgs spārni, lai viņi lidotu. Šobrīd ir situācija, kā jau Edgars pieminot aviāciju un citas varbūt tehniskas lietas, kad ir zuduši motori vai ir zuduši spārni. Mans piedāvājums ir neļausim teiksim, mūsu vietā izvēlēties šos jaunos spārnus. Domāsim par viņiem paši, audzēsim viņus, veidosim savai pārliecībai, lai viņi lido, lai viņi atgriežas tajā lidojumā, jo mūsu mērķis jau neviens nav mainījis. Tie mērķi ir palikuši tie paši. Mums ir jāizvēlās jauna lidmašīna, lai mēs sasniegtu šo mērķi. Šobrīd šis visiem saprotamais un ikvienam Latvijas cilvēkam tik tuvais simbols, pēc kā īstenībā ilgojās ik viens pēc ģimenes, pēc lielas, stabilas, nodrošinātas ģimenes. Tā ir vērtība, kas ir saprotama jebkuram pilsonim, neatkarīgi no viņa politiskās piederības, no viņas pārliecības. Tad turēsim svētu šo simbolu savā sirdī, domāsim, kā mēs viņu varam uzspodrināt, atjaunot, kā mēs viņu varam varbūt iesēdināt jaunā lidmašīnā, dot viņam jaunus spārnus, jo mums neviens nav teicis, ka mums ir jāaizmirst savas idejas, mums neviens neuzspiež aizmirst to mūsu pārliecību. Ja? Mums ir teikuši, ka ejam pa citu ceļu varbūt. Es arī šodien nemudināšu, nevaru ar gadu pieredzi mudināt, pieņemt vienu vai otru lēmumu. Es varu mudināt tikai jūs padomāt, pieņemot lēmumu, nevis ko mēs iegūsim, balsojot par vienu lēmumu, bet ko mēs varam dot ar savu lēmumu. Dot gan paši sev, gan savam blakus sēdošam, gan savam nodaļbiedram, gan blakus pilsētā dzīvojušam, gan katram valsts pilsonim. Ar savu lēmumu izņemsim tos trumpjus ārā no tiem, kam šis simbols kaitina, neļausim viņu pazemot. Dosim paši viņam jaunu ceļmaizi. Un mazliet emocionāli tā runa sanāk, bet tas ir nav viegli uzrunāt tādu auditoriju, protams, šodien. Es gribēju aicināt, kad nobeigumā, kad pieņemot šo lēmumu, šo balsojumu,
nedomāsim, ko mēs katrs personīgi varam zaudēt vai iegūt, bet domāsim, ko mēs varam dot ar savu lēmumu. Kāds ir tam nākotne un kāda būs tam atskaņa. Paldies jums liels!